Au! Tadam! Sveiciens darbam un rūķīšiem! Nāc iekšā. Sanes kvasiņu, siltus pīrāgus. Kas tev ir? Ai, zobs. Pēc pusstundas jābūt pie zobārsta. Varētu pa sienām rāpot. Es jau Robim teicu, ka man jābūt pie zobārsta. Viņš, protams, ir aizmirsis. Es zvanu 3 reizes. Es aizslēgšu, aiziešu visu un mazgāšu rokas nevainībā. Klausies, varbūt tu vari bišķi palikt biroju uzpasēt. Nu, neviens klients nav gaidāms. Ja zvana, tu zini, ko atbildēt. Palielam, jā. Nu, ja nenāk, labi, ok. Nu, kāds jau netīšām var atnākt. Vienīgais, apkopēji būs. Iedos viņai šitos 20 latus. Jā, tas nenāks. Alga par pagājušo nedēļu, ja? Un pasaka, lai viņi te bišķi visu apvāc un iznes miskas. Man papīra darbi tagad šitā. Nu, viss. Jā. Turies. Tu ar turies. Birojas. Jā, Robert. Čau, māso. Jā, es tev gribēju pateikt, ka es nedaudz kavēšos. Kur tu esi? Nē, tā nebūs ne stunda, ne 2. Tās ir 20 minūtes. Tajos biroja rūķīs tur ir. Es tūlīt būšu klāt. Tu pasēdi, pagaidi. Atā. Čāviņā! Te kāds ir? Labdien! Labdien! Andris nav? Man bija sarunāts ar viņu. Nē, Andris nav. Kas jūs tāds esat? Garām gājējis. Es skatījos durvis vaļā, ir nāc iekšā, redzu visādas vērtīgas lietas, varbūt kaut ko var nospērt. Paklausieties, kas jūs tāds esat, ko jūs šeit darat un kur ir Andris? Bet jūs mierīgi, ja? Es esmu Roberta un Andra draugs. Un Andrim bija steidzami jāaiziet, bet viņš man pabrīdināja, ka jūs būsiet. Es tikai nedomāju, ka jūs tā izskatīsieties. Un kā tad man vajadzēja izskatīties? Nu, es nezinu. Kaut kā mazliet savādāk, profesijai atbilstošāk, bet, nekas. Jūs droši vien pārģērbties, vai ne? Ko jūs tur runājat? Starp citu, ko Andrīts atstāja 20 latus, tā kā droši ķerieties klāt. Neliecieties traucēt. Ja gadījumā vajag pārģērbties, droši. Neskatīšos. Negribat pārģērbties, labi. Savāciet to naudiņu un sāciet. Ko sāciet? Es taču nezinu. Miseni iznesiet vispirms. Andrīts man teica, ka būsiet, bet viņš man neteica, ka man būs jūs jāpierunā strādāt. Labi, es saprotu. 20 lati nav nekāda diža alga nedēļā, bet, darbs ar neprasa nekādu intelektuālu piepūli. Tā taču ir. Čau, māšu, piedod. Piedod, es ātrāk nevarēju, tiešām. Tā ir tā māsa? Jā, kur problēma? Kur Andris, viņš tā kā jūs neiepazīstināja? Andris atstāja 20 latus, lai es jums, puiši, iznesot miskastes. Ko? Tiešām? Nē, pagaidi, es to visu esmu, tā teikt, salaidis. Andris vienkārši teica, ka apkopēji nāks un... Labi, viss kārtībā. Mārcis, Maija, Mārcis. Maija, veterinārā ārste, strādā dzīvnieku patversmē. Mārcis, advokāts. Pašam savs advokāta kantoris. Jā. Es jūs atceros pavisam maziņu. Ar bizītēm, brillītēm, zobu platīti. Jā, kopš tiem laikiem mēs visi esam diezgan pamatīgi mainījušies. Robert, klausies, man tev ir kaut kas jāizstāst, kaut kas ļoti, ļoti nopietnas, svarīgs. Labi, stāsti. Stāsti. Pirms 3 dienām no mūsu patversmes nozaga vienu mīnci un nežēlīgi nogalināja. Dzīvnieci viņu atrada mežā spīdzināts, dedzināts, uzšķērsts. Atbrauc policija, nofotografē, protams, vairs nav likusies nezins. Loģiski, ka viņi neko nedarīs. Bet kā tu zini, ka tas ir jūsu kaķis? Bet es taču zinu savus dzīvniekus. Ķorpus mums.
un kas atrada to dzīvnieku? 2 jaunieši, kas strādā pie mums patversmē. Žanna ir dzīvnieku kopēja, Severīns ir brīvprātīgais. Viņām 2 pāris. Un viņi bija gājuši uz mežu meklēt pazudušu suni. Tad arī ir... Jā, labi. Būs jau labi. Es nesaprotu vispār, kā var nodarīt pār tādam mazam murājošam, kas tev glaužās pie kājām, uzticīgam. Es nesaprotu, kas tam cilvēkam notiek galvā. Nu, bērni ir reizēm nežēlīgi. Viņi grib paskatīties, kas kaķītim vēderā. Bet cik ilgi kaķis mirst, ka viņi dedzina? Cik skaļi viņš bļauj? Vai, nu ir vēl arī garīgi slimie. Nu jā, neviena, ne otra tajā brīdī viņi nesaprot, ko viņi dara. Un kaķim no tā paliek vieglāk? Paklau, man liekas, ka būtu labi, ja mēs aizbrauktu tagad uz patvērsmu un parunātu ar tiem brīvprātīgajiem, lai viņi parāda to vietu, kur viņi atrada to kaķi. Jā, starp citu, es arī braucu. Kāpēc? Jā, lai cik tas arī stulbi neizklausītos, šī situācija ir aiz līdzjūtība. Čau! Kur jūs ejat? Ir viena lieta. Iepazīsties mana māsa Maija, Gabriela. Jā, čau. Patīkami. Man arī. Kas par lietu? Pa ceļam izstāstīšu. Labi. Cilvēks, kas to izdarīja, ir ārprātīgs. Beidz, Vaima. Tu gribi teikt, ka tev tas liekas normāli? Nē, man tas neliekas normāli, bet mēs esam atbraukuši šurp strādāt, nevis Vaima. Pagaid, nu aprunāsimies, pa priekš ar to pārīt, kas to kaķi atrada. Tagad vispirms mums ir jāpaprasa atļauja patvērsmes vadītājai. Taiga mums ir skarba dāma. Un ja viņi uzzinās, ka kāds bez atļaujas staigājas pa teritoriju, nu tad mums ir... Labi, nav jau jēgas iet visiem kopā, vai ne? Tas gan pareizi, jā. Klau, nu jūs tad abi arī ejiet. Mēs ar māju paliksim tepat. Kāpēc tieši mēs? Nu, jūs taču abi esat izmeklētāji, jums ir apliecības, ka tad mēs parastie mirstīgie. Jā, un kas attiecās uz mani, tad es arī labprāt lieku reizes viņu tomēr neredzētu. Nu, mums īpaši nav tās attiecības tāds. Labi, pēc pusstundu tiekamies pie mašīnas. Jā. Pagaidi. Kusties. Paklausies, nebļauj uz mani. Beidz vilkties, labi? Tiem gan ir attiecības. Smieklīgi. Viņi tā vienmēr. Gandrīz. Klau, nu, tu teici, esot kaut kādi voļģēri, mēs varam iet paskatīties. Ejam. Jā. Tur. Es tev aizdevusi cilvēkiem stāstīt, ka es esmu tavs sekretāri. Reģistrācijas meitenē tas ir kas ticami. Tikai tāpēc, ka viņi nav pieradusi kontaktēties ar tādiem tipiem, tā kā tu. Bet, ja tev nepatīk, tad taču var meklēt citu darbu. Jā? Jā. Pat neceri. Un ar Taigu runāšu es, saprat? Varbūt, ka viņas nav reģistrācijā. Teica, ka viņi ir kabinetā. Jā, vienu mirklīti. Pat pieklauvēt tu nemāki. Labdien! Es esmu Gabriela Ozoliņa, detektīva aģentūras Ozoliņš un Mērāns īpašniece. Tas ir mans šofērs, nepievērsiet uzmanību. Es esmu ieradusies pēc jūsu veterinārā ārsts mājas lūguma sakarā ar mežā atrasto nogalināto kaķi. Jums būtu brītiņš laika? Jā, Maija man teica, ka jūs jau tā kā te ieradīšoties. Kā es varu palīdzēt? Tātad mums vajadzētu patvērsmes darbinieku sarakstu, brīvprātīgo palīgu sarakstu un apmeklētāju sarakstu, kas tajā dienā bija šeit. Jā. Ja? Varbūt, ka mēs varam ieiet pie jums kabinetā? Ne, nevarēs visu. Čau, Kazimīr! Čau, Maīts! Čau! Veiksmi darbā! Vai jūs būtu viens no tiem detektīviem, ko Maīts solīja Nu, atveist? jā, uz to pusi jābūs. Tad veiksmi darbā jums. Ne, jums tāpat, jums tāpat. Paldies. Nāc, skaties, mans mīlis. Čau, mani suņi, vai dieni, kāda tu iedvadi mani bērni? Oi, dieniņos, jā, šitā tev es esmu. Tie detektīvi ir klāt. Uzmanamies. Jā, atvainojos, es diemžēl nevarēšu ar jums vairāk uzkavēties. Es taču nevarēju iedomāties, ka jūs tik ātri atnāksiet. Labi.
apmeklētāju un darbinieku sarakstu jums iedos Žanna un Severīns. Tie ir tie jaunieši, kur pirmie atrada to nabaga nogalināto lopiņu. Jā, Žanna jums palīdzēs. Viņa visu izdarīs, un tikai viņai paprasiet, jūs varat staigāt pa teritoriju. Sakiet, ka es atļauju jums tur staigāt, ja gadījumā kas. Zvaniet man, telefonu jums iedos. Vai teic? Paldies! Es nebiju domājis, ka viņa tik ātri piekritīs, kad māja teica, ka viņām ir sliktas attiecības. Biju domājis, ka mums nāksies lūgties. Tu zini, kāpēc viņa piekrita? Tāpēc, ka es protu runāt ar cilvēkiem. Nē, tāpēc, ka viņai iekšā tur ir štucēs un izjaucām viņai randiņu. Kāpēc tā domā? Nu, paskaties, raiferītes vaļā zeķis nošļukušas. Bikšels nav kājās. Uz kuru vietu tu viņai skatījies? Kas ir visi džeki, kas turien skatās? Nu, tev ir stringi, nu? Es tevi parunātu ar Žānu un Severīnu. Man liekas, ka melnā krāsā. Labdien! Saprotu, ka var satikt Žānu un Severīnu. Droši vien bučojās pie tiem riebīgiem kaķiem. Kur tie būri atrodas? Tur. Nu, izskatās, ka viņš mīlētu kaķus. Jānoskaidro, kā viņi sauc. Mēs ar Severīnu meklējām suni, kas bija norāvies no saites vienam brīvprātīgajam. Ne jau viņš bija norāvies, viņš bija speciāli izlaists kājā vienmēr. Mums ir noteikums, dzīvniekam vienmēr ir jābūt saitē. Tieši tā. Un tad viņi palaiž to suni vaļā, protams, viņš izskrienās un pazūd, tad mēs ejam viņu meklēt. Labi, atgriežamies pie kaķa. Kur un kā jūs viņu atradāt? Mēs varam parādīt to vietu. Jā, tas ir netālu no šejienes. Mīcei bija ar stieplēm piesiet pie mietiņiem. Viņi bija dedzināti, vēl pēc tam uzšķērsti. Nu labi, bet kā jūs viņu pazināt? Pēc purņumi. Jā, galva nebija aiztīta, tikai iekšējā orgāna. Viņai ap kaklu vēl joprojām bija mūsu patvērsmes siksniņa. Pagaid, stop. Palaiziet labāk šeit. Bet tu neko neatradījis. Pagājušas 3 dienas un līs lietus. Jā, te turklāt ir ļoti daudz cilvēku bijuši. Te mēs ar Žannu, tad Taiga, Maija un policija te vēl bija. Diez vai tur kaut ko atradīsiet. Kas ir? Baidaties, ka es kaut ko atradīšu? Ne jau es baidos, es vienkārši domāju, kāda jēga. Piedod, ka zvanīja, bet mums ir jauniņais. Labdien! Dieniņ! Tā ir Ligita, mūsu brīvprātīgā. Viņa mums palīdz gan pie suņiem, gan pie kaķiem. Tas ir Mācis, viņš ir privāta detektīvs, viņš palīdzēs izmeklēt mītas lietu. Priecājos. Jā, apusēji. Es ceru, ka jums izdosies to nelietu atrast. Mēs visi bijām mītas tā iemīlējuši. Nu, mēs darīsim, ko varēsim. Nu, un kas tad tu mums esi pa skaistuli? Nokristījām. Nu, Par Rafēlu. Šķirnis kaķis, bet izskatās, ka pilns komplekts. Ausu ērcītes, cērmes, blusas. Kādu laiciņu blandījies pāru. nē, nu tā jau nav nekāda vaina. Ar to mēs ātri tiksim galā. Galvenais, lai nav nekas nopietnāks. Tieši pēc būra. Nāc palīdz man viņu pieturēt. Jā. Ko? Blusas, sērts, stārpi, kas tur vēl ir? Aha, un būs arī skrāpējumi un kodieņi, ja tu tūlīt viņu nepieturēsi. Mīca bija mūsu mīlele. Ja nebūtu noticis tas ārprāts, mēs viņu būtu ņēmuši pie sevis. To gan es nezināju. Nu kā, atceries? Mēs taču runājam. Un, kad sāksim dzīvot kopā, mums būs kaķis. Atceros. Nedomāju, ka to tik nopietni tu domā. Pak, varbūt tu par dzīvošanu kopā arī nedomā nopietni. Parunājot to tikai tā, tāpēc, ka es tā gribēju. Kāpēc tu tā? Viņš ir kaut ko atradis. 5 stūra zvaigzne. Tagad arī kaut kas ir. Melns vecs. Nav kupējusi. Nē, taisīt no melna vaska. Melnā maģija. Vai arī kaut kāds sātanistu rituāli.
skaidrs, ka tā nav spīdzināšana prieka pēc. Varbūt tas ir kaut kāds rituāls, tikai jautājums, ko ar to grib panākt. Un pirmais, kas nāk prātā, ir kaut kāda upurēšana, nolaudēšana. Nu, bet kurš to varēja izdarīt? Pagaid, es domāju, ka abi jaunieši nav vainīgi. Padomājam, kādi jēga ir spīdzināt kaķi, tad viņi nogalināt un tad uzreiz zvanīt. Un tādas lietas, man liekas, ka nedara grupā. Es domāju, ka mums ir darīšana ar vienu atsevišķu cilvēku. Labi, tātad patvērsmes vadītāju. Viņai ir mīļākais. Jā. Varbūt tas vīrs negrib šķirties no sievas. Jā, un viņi nolēma to veci piebūt ciešāk vai uzlikt lāstu konkurentē, nu jā? Jā. Kā? Maija, ko tu par to saki? Nezinu, man Taiga nekad nav patikusi, bet, lai izdarītu kaut ko tādu, man liekas, tur ir jābūt kaut kādām psihiskām novirzēm, mazvērtības kompleksiem. Bet Taigai ar pašapziņu viss ir kārtībā. Viņa neķertos pie tādiem līdzekļiem. Labi, dodamies tālāk. Kazimiers. Nē, Kazimiers, viņš vienkārši vienmēr ir pālī. Jā, bet patīk suņi, neieredz kaķus. Bet mums ir darīšana ar upurēšanu, nevis ar naidu pret dzīvnieku sugu principā. Piekrītu. Pagaid, stop! Mēs varētu vienkārši vēlreiz iziet cauri visiem patvērsmes darbiniekiem. Māja izstāsta par katru, ko zina, mēģinam to visu kaut kā savilkt kopā. Labi, Andrij, varēs uztaisīt kafiju? Čuj. Beidz, Andris, uztaisīšu sevi. Es tev palīdzēšu. Pāriet. Būs labi. Pagaid, ko tu mocies ar to vacu? Paņem rīktīgi mutē, paņem, saliecies uz vienu pusi, tur, kur sāp. Lai zobiņš tā teikt noreipst. Jā. Droši, lielu klumpšķi. Es vēl aizvien nespēju iedomāties, ka tas bija kāds no patvērsmes, kas varēja to izdarīt. Man vienkāršāk domāju, ka vienkārši kāds gāja garām, kāds ieraudzīja kaķi, kāds viņu nozaga. Kāpēc tu pats zini, ka tā nav? Klausies! Es jau sen tev gribēju pajautāt, kā jums iet ar Robertu? Kādā ziņā? Viņam ir briesmīgs raksturs. Jā, es esmu pamanījusi. Kā brālis viņš ir vienkārši ideāls. Bet kas ir saistīts ar citām sievietēm, viņš ir vienkārši šausmīgs. Kāpēc? Es tev to nevaru stāstīt, mēs neesam tik labi pazīstams. Ok. Ne, nu labi, nav jau arī nekas tik traks. Īsumā, pasakot, kādreiz viņam bija meitene, viņš bija nenormāli viņā saķēries. Un pēc tam aplausās. Viņš kopš tā laika nevienu vairs nelaiž savu klāt, tāpēc tu neņem vērā, ja viņš tāds riebīgs pret tevi ir. Labi, beidz turēt to šņabu mutē. Es pļauju ārā. Es jau norīju. Paklau, aizēj vēlreiz pie zobās, lai tev iztīr to kanālu. Es tagad nevaru pie viņa šitāds rādīties. Iedomājies, kā nu mans tagad nes. Vari, tu pastāstīsi, ka sāki ar tautas metodēm, ja? Bet pēc tam dodies mājās un atpakaļ vairs nerādies. Jā. Nu labi, paldies. Paklau, man tev ir viens jautājums. Es ceru, ka tu neesi aizmirsis, ka Māja ir mana māsa, vai ne? Jā, un? Es negribētu, ka jums abiem tur kaut kas sanāk un pēc mēneša tu viņu pameta. Nu, tas tā, viela pārdomā. Oi. Tur ir vēl viena kafijas paka, var ņemt šokolādi. Es parādīšu, kur končus ir. Izbeidz, mēs par visu parūpēsimies skrien. Klausies, tu uzpīksim, te, ka tev viss beidzās, jā? Mēs turam īkšķus, jā? Es baidos, ka īkšķi jau tev vismazāk palīdzēs. Labi, čau. Čau. Foršs džeks, nu. Jūtīgi, ka viņam nav meitenes. Kā tu zini? Viņš pats teica, mums ļoti labas attiecības. Par Mārci. Arī tu zini? Man liekas, ka šajā ziņā viņa ar Robertu ir līdzīga. Viņš maina meitenes visu laiku. Nu, ko? Varbūt, ka mums ir pienācis laiks viņas no tā pēc puiša stiliņa tā kā izvilkt ārā. Ko? Iziesim cauri sarakstam, lai saprastu, kādi cilvēki tajā dienā ir bijuši patvērsmē. Kas par cilvēku ir tā Ligita?
Ligita ir mūsu brīvprātīgā. Viņa strādā visilgāk no visiem, nāk ļoti regulāri, pārsvarā pa vakariem un sestdienās, svētdienās. Mūsu jaunā iemītniece. Vai, kas tam uz te ir no kurienes? Pieklīdusi. Cilvēki atnes jauku ģimenīti. Tētis, mamma, meitenīte, bērndārzniece. Bija nedēļu cerējuši, ka saimnieks uzradīsies nekā. No Patversmes. Jā, Žaniņa, nu? Nopietni? Tu esi pārliecināta? Labi, jā, skaidrs. Kas? Vēl viens kaķis nozagts. Žāna, kas par kaķi? Rafēls, mūsu jaunais persietis. Cik sen viņš pazuda? Pēdējo 2 stundu laikā. Kam bija pieeja pie būriem? Un tikai 4 cilvēkiem. Man, Severīnam, Kazimīram un arī Ligitai. Un pats viņš aiziet nevarēja. Droši vien Rafēlu kāds ir paņēmis un aiznesis. Varbūt, ka jūs aizmirstāt aiztaisīt durtiņus. Nē, izslēgts. Es te strādāju 5 gadus. Man jau tas ir tā kā asinīs. Barība, ūdens, durtiņas, barība, ūdens, bija kāds no durtiņas. malas, kāds svešinieks. Varbūt viņš ir atdots, varbūt viņam ir sameklēts saimnieks. Bet adopcija jau tiek reģistrēta. Un es Severīnam teicu, lai viņš pārbauda, nekas tāds nav noticis. Droši vien viņš ir nozagts. Bet kā? Neviens svešs te nav bijis. Tad droši vien kāds no savējiem. Es domāju, bet kā tas varēja notikt? Es nezinu, kur tas kaķis palicis. Es nezinu, tā ir mistika. Kā tā var būt? Ligita atkal durtiņas atstājusi vaļā. Tā reizēm gadās, starp citu, kaķi ir ļoti, ļoti inteliģenti. Viņi... Labi, pagaid, tu man te Pagaid, nestāst par kaķiem. Tu tīros būs, neredzēji, kāds svešs tur. Godīgi sakot, tos būrus es vēl tā nemaz īsti neesmu tīrījis vēl šodien. Žānai, man draudzene Žāna vienkārši tagad iedomājusies, ka es viņu nemīlu, kopā vairs nedzīvosim tur. Labi, tādas pētīs atkal sākās. Stop! Tātad, protams, jūs neko neesat redzējuši, neko neesat dzirdējuši, vai ne? Neko? Godavārds neko. Ligita atnāca pateica, ka Rafēls pazudis, viss no tā brīža es saprotu. Viss, ja kāds kaut ko zina, tad tā ir Ligita. Vai arī Kazimirs? Kazimīr, panāks lūdzu šurpu. Kazimīr. Es piedodu, bet es ļoti steigtu. Kazimīr, tikai uz 5 minūtītēm, ja? Nu, kas ir? Nu, kas ir? Klau, man vajag tev parunāt. Galīgi. Jā, labi, bet tu nepasūti neko tā, Par to kaķīti. Kādu kaķi? Nu, to jauno, ko mums atpēt, Rafēls tas. Viņš tāds. Nu, es nekā nezinu. Kas tas bija? Nu, piedod. Kas tas bija? Kur? Kas? Somā, kur? Kas? Nekas ne... Tais vaļā somu. Kas tur ir iekšā? Kas tur var būt? Vai ne? Atstāj somu! Es nesakoju kaķus, es viņus pārdodu biezajiem. Es daru labu darbu, un viss ir apmierināts. Biezie ir apmierināti, iegūstot sugas kaķi. Kaķis ir apmierināts, tiekot pie bagātiem saimniekiem. Un arī Kazimīrs ir apmierināts, izdarījis labu darbu, nu, nedaudz nopelnījis. Kazimīr, tu saproti, ka tu vilto dokumentus kaķiem? Es nē, Severīns. Mēs strādājam 2. Tu nes to kaķi fiks uz būra. Kazimirs ir idiots. Vispār nevajadzēja ar viņu sasiet. Tātad tā ir taisnība. Jā, tā ir taisnība. Es viltoju kaķu dokumentus. Un to es saku jums. Policijai neko neteikšu. Labi, izstāstiet, kā tas notiek. Elementāri. Un ko sagaidām, kad atnāk foršs smuks kaķīts? Kazimīrs viņu paņem pie sevis uz māju. Es tikmēr sameklēju stulbus biezos, kas gatavi pirkt kaķi ar ciltsrakstiem un viss pārdodam viņu. Uztais tos dokumentus un gatavi. Nu, ko tev liekas, ka man patīk tos mēslus tīrīt? Vai es to daru tāpēc, ka tā Žanna prasa? Laiks domāt par savu naudu. Maitas gabals. Žanna? Tātad tu man tikai izmantoji, lai pārdotu kaķus. Žanna, tā nav. Varbūt tu ne tikai pārdevi, bet arī spīdzināji un arī nogalināji. Ko tu runā? Taisnību.
Viņam bija tāda iespēja. Es uz mežu gāju viena pati. Es viņu ieraudzīju mežā jau pie ugunskura ar netīrām rokām un trakām acīm. Labi, tā tas ir, bet to kaķi es neesmu galinājis. Tad kāpēc tu gribēji, lai mēs melojam un sakam, ka atradām to suni kopā? Es nezinu, kā tu Siks to ir darījis, bet es to neesmu darījis. Es domāju, ka tas ir viņš. Paklau, ir diezgan vēls. Varbūt dodies labāk mājās. Sagaidīsim Andri no policijas, tad arī iesim. Tu domā, ka tas ir Severīns? Nezinu, diezgan aizdomīgi. Kāpēc viņam vajadzēja melot, ka viņš atrada kaķi kopā ar Žannu? Varēja pateikt, gāja sēņot, atrada kaķīti. Tā tad negāja sēņot, tad gāja darīt kaut ko citu. Piemēram. Piemēram, satikties ar klientu, lai parādītu dzīvnieku bildes, ko pēc tam pārdot. Mežā. Viņš tiekas ar klientu, tātad kādā smalkākā vietā. Varbūt tad tiešām gāja sēņot. Un neatrada nevienu sēni. Tur taču bija gailens, tur bija bērnlaps, tur bija arī kaut kādi vilnīši, kas tie... Ir cilvēki, kas ņem tikai bekas. Čau! Čau! Piedodiet, ka tik ilgi. Nekas. Izdevās visu noskaidrot. Ar vēl var sakot, Severīnam ir iepriekšēji sodāmības sods nosacīt par dokumentu viltošanu. Viņš taisīs viltot studentu apliecības, lai sīkie varētu tikt iekšā naktsklubos. Diezgan nevainīgi tas viss izskatās. Tur jau ir tā lieta. Nekāda, nevienā uzskaitē viņš arī nav. Ne pie psihajiem, ne pie dzērājiem nekur. Datoriķi, dokumentu viltotājs. Kaut kā neiet kopā ar melno maģiju, sātanismu, melnām svecēm. Ja tas nav viņš, tad kurš tad tas ir? Maijā! Vai, tu jau prom? Jā. Kas noticis? Izskatās, kā piču, kam atkal apsāpējies vēders ir. Nopietni? Es nezinu, cik nopietni, bet būtu labi, ja tu viņu apskatītu jau šovakar. Ej, labi. Bet viņš ēdis vispār ir? Cilvēki, ko jūs tur darāt? Sveicināt. Tūlīt pat laidiet vaļā kaķi! Nost no būra! Es jums teicu, nost no būra! Tur! Kāpēc tā? Nepiedarošie mieri šeit ir aizliegta. Kā jūs vispār tikāt iekšā? Nemaz tik ļoti nepiedaroši es neesmu. Es regulāri ziedoju patvērsmē naudu, jā, un par pēdējo ziedojumu ir iegādāti šie te barības un ūdens trauciņi. Gribēju apskatīt, kāda kvalitāte. Te jūs vienkārši atnācāt te, lai apskatītos, kāda mums ir trauciņa kvalitāte tagad, ja? Jā, tieši tā. Bet pirms tam jūs teicāt, ka jūs atnācāt kaķis jāmīļot. Jums vispār kāda persona apliecinoša dokumenti ir? Sakiet, jums draugs ir? Man nepatīk, kā viņš meloja par tiem traukiem. Labi, skaidrs. Ko mēs zinām par to Ivaru Avotiņu? Viņš ziedo mūsu patversmē. Viņam ir kaut kāds bizness. Kaut kas tur ir saistīts ar loģistiku. Viņš bieži nāks patversmi. Ligita saka, ļoti bieži. Tikai jautājums ir, kāpēc? Ziedo viņš ar pārskaitījumu. Nav tā, ka viņš atnes piecītu un pēc tam iet pie dzīvnieciņiem skatīties. Varbūt viņš tiešām vienkārši gribēja pārbaudīt to trauku kvalitāti. Viss. Pēc darba dienas beigām un viens pats. Rūķi. Zini ko? Es domāju, mums vajag parunāt ar Taigu. Mēs varētu noskaidrot kaut ko interesantu. Redziet, Ivars Avotiņš ir viens no mūsu regulārajiem ziedotājiem. Man jāsaka atklāt, ka viņš ir ļoti īpašs gadījums. Viņš prasa atskaiti par katru iztērēto santīmu. Man tas ir jāpacieš. Nauda ir vajadzīga. Kāpēc jūs uzskatāt, ka viņš ir spējīgs ielavīties kaķu novietnē, lai pārbaudītu barības trauku kvalitāti? Jā, protams, viņš var. Viņš pagājušajā nedēļā bija 3 reizes atnācis, lai pārbaudītu flīzes, kā tas ir pielīmēts tualetes telpā. Un viņš uztaisīja trānrīdi par to, ka čeks bija pazudis kaut kur 3 latu apmērā. Un tāds viņš cilvēks, Saprotiet? Tiešām domā, ka kaķis slepkavs ir ziedotājs? Un saprotu, viņš ir biznesmenis. Vienalga, vidējs, liels, maziņš. Es neticu, ka viņš pats personīgi ies pārbaudīt kaķu traukus vai arī taisīs kašķi par 3 latiem. Es neticu. Cienējos. Graus pati savu zaļbarību.
izskatās, ka Žāna un Severīns ir salabuši. Forši, ne? Tu nevari graust klusāk? Kas tev ir, kāpēc es tik uzvilcies? Jāpiezvana Maijai, kā viņiem tur klājās. Un bērns tur ir Marčēlā. Nu, bet tur jau tā lieta. Es nezinu, kā tur Robin, Gabijai mašīnā, bet te jau visam vajadzētu būt kārtībā. Ideāli tikai, ja kāds maņāks nemēģinās, kur katru brīdi kā kādu no mūsu kaķiem nozagt. Te? Varbūt tev nevajadzēja nākt? Ja man vajadzēja, ja kādu no maniem mīluļiem kaut kas notiek, es nevaru vienkārši tā... Jā, brāļuku. Jā, mums viss ir kārtībā. Jā, Marčēlo ir tepat ar mums. Cik tuvu? Ļoti. Ļoti tuvu. Vai jums tur viss ir kārtībā? Izbeidz graust. Es nedzirdu, ko man māsa saka. Es tev pateiktu, ka viņš saka, ka tu atšķiries un izbeidz bīdīt savas privāti īpašnieciskās ambīcijas. Laid vaļā roku! Ivara mašīna. Objekts tikko iebrauc pagalmā. Visi ir gatavi. Skaņu vajag izslēgt, tu izslēdz? Nē. Tad izslēdz. Wow! Kas tev patīk? Ko viņš gaida, kāpēc viņš neiet iekšā? Domā, tā Aiga arī iesaistīta? Iznesus no patvērsmes kaķi? Jā. Zvani Maijai un saka, ka mēs viņiem sakosim. Tikai jūs esiet uzmanīgi, labi? Jā. Klausies. Ivars ir piebraucis pie patversmes, un tā Aiga ir iekāpus mašīnā ar lielu somu. Roberts un Gabriela brauc viņiem tagad pakaļ. Viņi domā, ka viņas somāja kaķis. Mums vajag pārbaudīt ātri visas būžas. Ko tu domā, ka tā Aiga ir spīzina moc kaķus? Es nezinu, man viņa nekad nav īsti patikusi. Ejam. Nu labi, kur? Tur neviena nav. Soma pazudusi. Ko darām? Ej labāk atpakaļ uz mašīnu. Beidz, viņi ir divi, mēs arī esam divi, es varu būt noderīga. Pārbaudu čeka 3 latu vērtībā.
Sakiet, ka es esmu ģeniāls. Es noskaidroju visu par mūsu romantisko pārīti. Loģiski viņš izrādās ir precējies, mājās gādīgs ģimenes tēvs, bet slepeni tieks ar Taigu. Iemesls, lai tiktu laukā no mājas - ziedojuma patvērsmē. Nu, forši. Kas ir, kāpēc jūs tā drūmi? Rūķītim sāp zops skaidrs. Tev kas noticis? Mums ir vēl viens līķis. Tas smukais, persietis, Rafaels. Viss tāpat kā toreiz. Mietiņi, stieples, piestūra zvaigzne. Vienīgā atšķirība, ka kaķis sadedzināts pilnībā. Kas ir tev nelabi? Jūs pasties, te ir asinis. Pasties, reku vēl. Reku vēl, pasties, tas cilvēks gājis tajā virzienā. Nevis cilvēks, bet sieviete. Nezinu, kaut kāds 38. izmērs. Robert, Nāku. paskaties. Ak, Dievs, vājprāts, tas cilvēks taisās to turpināt. Nu, es tikai ceru, ka te būs pirksta nospieduma un DNS paraugi. Mēs zinām, ka jūs esat vainīga. Pie kā? Mums ir jūsu DNS paraugi. Siekals uz spoguļa, asins uz sveces, ādas gabaliņu uz stieples, pirksta nospiedumu uz degšķudra un pudeles. Mums pierādījumi ir daudz, un jūs neizlocīsieties. Kā jūs to varējāt? Jums tiešām nebija žēl to dzīvnieku? Bija žēl. Bet kāpēc jūs to darījāt? Tāpēc, ka es mirstu. Man tā bija pēdējā cerība. Pēc kā ārsts no manis atteicās, teica, ka vairs nevar operēt. Audzējs man ir pēdējā stadijā. Bet man tik ļoti gribas dzīvot. Man tik ļoti gribas dzīvot. Nu, kaut mēnesi, kaut vienu, kaut gadu, kaut 2 gadus, bet dzīvot. Tāpat kā tev, tāpat kā viņai, nu, kā kaķim. Man vajadzēja pamanīt, ka ar Ligitu kaut kas nav kārtībā. Man vajadzēja redzēt, ka tas cilvēks ir jūtas. Bet es domāju, ka viss ir kārtībā. Es domāju, ka viņai patīk kaķi. Es domāju, ka viņa mīl Rafaelam mīts, tāpat, ka mēs vispārējā. Kāda cilvēka Viņa ir būtu tāds slīma. Viņa nezvēr? slīma. Viņa nevar pat atbildēt, ko viņa dara. Nē, bet es to būtu ātrāk zinājis. Es būtu varējis vismaz paglābt Rafaelu. Beidz. Rafaels tagad ir labākos medikamentus. Bet viņi spīdzināja, viņu dzīvi. Bet tagad viņam viss ir labi. Viņam viss ir labi. Viņam tagad viss ir labi. Viss. Jūs tiešām domājāt, ka tas jums palīdzēs atgūt veselību? Manā situācijā jūs būtu rīkojies tieši tāpat. Nekad mūžā. Tagad tu tā saki, tāpēc, ka tu esi jauna, skaista, vesela, bet tu pamēģini iedomāties, ka tu esi citādākā situācijā. Iedomājies, ka tev iekšā sēž tārps un tas tev grauž. Un tev diena paliek ar vien mazāk un mazāk. Un sāpes tev paliek ar vien lielāks un lielāks, un tu esi viena pati. Un tad gan tu runāt pavisam savādāk valodu. Policija gaida ārā. Iesim. Tad, kad ārsts no manis atteicās, tad es samīlēju to veco tantiņu. Viņa bija tā, kas man pateica, ka man tā vajag darīt. Viņa man iedeva tās melnās sveces, viņa man iedeva zvaigznītes.
Es jau sapratu, es taču sapratu, ka es rīkojos slikti, ka tā ir maģija, melnā maģija. Bet saprotiet, tad, kad man gribas dzīvot, tad taču ir vienalga, vai tā ir balta maģija, vai tā ir melna maģija. Bet to zvēriņu gan man ir žēl. Tiešām. Iesim. Labi, tas morbs ir beidzies. Nu, Ligitai gan vēl nekas nav beidzies. Nu, nevajag par skumju. Lieta ir atrisināta, dzīvnieciņiem nekas nedraud. Mēs izdarījām visu, ko varējām. Turklāt man vairs nesāp zobs, vai tad to nav vērts atzīmēt, ko? Jā, aiziet. Ja? Kas ir, Marčelo? Ko tu skaties pulkstenī, baidies kaut ko nokavēt? Drīkst jums pievienoties? Protams, jā, bet kā tu zināji, ka mēs te sēžam? Marčelo man uzaicināja. Forši, ļoti labi doma. Ko dzersi? To pašu, ko jūs. Skatīties. Man nevajadzēja nākt. Nu, vajadzēja. Protams, ka vajadzēja. Smaga nots, viss ir